Lidotājiem galvenais uzdevums ir izpildīt tehnisko daļu pietiekami labi, lai saņemtu vajadzīgo ieskaitu. Savukārt, ja to tehnisko daļu jau ir pietiekami raiti, tad jau var padomāt arī par māksliniecisko izpildījumu un vienkārši varbūt brīvi paslidot, parādīt arī sev. Un tagad savu īso programmu demonstrēs austrieši Stīna Martīni un Severins Kīfers. Arī redzam divapgrieziena lēciens un tāds visu lēcienu elementi sakoncentrēti pirmajā daļā. Lūk, tik interesanti saveidot Johana Štrausa mūziku, ka tomēr diezgan, man pat palika tā. Jā, es arī piekritīšu, ka tas maršs prasīja kaut ko tādu ļoti tādu drosmīgu, kaut kādu enerģisku kustību, bet šeit bija diezgan tā kautrīgi. Ne, man pat vairāk tā interesi izraisīta garā ievaddaļa Vīnes Zilās Donavas valsim, un tad, kad bija jāsākās galvenajai daļai, tad pēkšņi ir tā celiņš un viss, un sorry, programma jau ir beigusies, atvainojiet. Turpinājumā redzēsiet izvēles programmā. Jā, apmēram. Jā, bet tanīpat laikā ar šo te ievadu manā skatījumā tomēr Štrausa valša tā ideja tomēr netika parādīta. Jo lielākoties bija šī te tas īsais fragments īsti pat neprasījās. Īsajā programmā faktiski no 3 daļām, kas nav tik ierasts. Nē, nu samiksēt var jau visu kaut ko. Var, bet šeit bija tas viņš tā kā līd ārā no tās pārējās programmas. Nu, katrā gadījumā es domāju, ka varēja izvēlēties kaut ko daudz veiksmīgāk, jo tomēr Štrauss ir pietiekami elegants, pietiekami jauks un uz ledus viņu var lieliski parādīt, ja? Bet šeit, teiksim, garie ieskrējieni un koncentrēšanās lēcienam, un tad tā kā gaidās, nu, tūlīt būs izleksim, un tad tūlīt būs īstais Štrauss. Nu, pagaidiet vēl mazliet, tūlīt būs, un viss, celiņš un beidzam, ja? Bet šī gadījumā īpaši slikti izpildes kvalitāte tiem elementiem, ko sportisti izpildīja, nebija. Redzējām 2 apgriezienu flipu, jā, arī izmetiens 2 apgriezienu, pametiens, nebija šie te 3 apgriezieni, tātad punktu ziņā vieglāka programma nekā varbūt pat laban jau esošiem līderiem. Bet tanī pat laikā
nu, junioru tips lidojums, laikam es teiktu tā. 18 gadi Stīnai Sevinam 21, trešo sezonu startēja kopā. Eiropas čempionātā vienreiz jau startējuši pērn Bernē un tad izcīnīja 15. vietu. Pērn arī Maskavā pasaules čempionātā viņiem 21. vieta, tātad rezultāts nav pārāk slikts. 2 reizes ir startējuši pasaules junioru čempionātos un labākais rezultāts 16. vieta. Iepriekš partneris ir vairāk sezonas startējis individuāli, kā atsevišķi viens lidotājs. Vēl kāda interesanta detaļa, ka partneris Stīnai Martīnai ir ģimenē 5 brāļi. Tātad 6 bērnu ģimene un tātad 5 brāļi, 1 māsa. Un tieši viņi ir sasniegusi visvairāk gaisa došanā. 38.05. Pie tām viņa sezonas labākais rezultāts. Jā, nu rezultāts